Laikā, kad interešu izglītībai valsts finansējumu ir pārtraukusi, Madonas novadā ārpusskolas mācību process nav pārtraukts. Darbs turpinās gan mūzikas, mākslas un sporta skolās, gan bērnu un jauniešu centrā, kā arī pulciņos kultūras namā. Kā apliecinājums tam ir notikušais seminārs meistarklase Vidzemes mūzikas skolotājiem, kas notika Madonas mūzikas skolā mūzikas skolotāju tālāk izglītības kursu ietvaros. Meistarklase bija veltīta Šopēna Dairadei, tādēļ nevelti pie kolēģiem Latvijā bija ieradies tieši pianists no Polijas, starptautisko konkursu laureāts, mūzikas akadēmijas profesors Slavomirs Vilks. Esmu pirmo reizi Latvijā un esmu priecīgs pasniegt šeit meistarklases. Vienmēr ir jauki spēlēt jaunās vietās un satikt jaunus cilvēkus. Es domāju, ka šeit ir daudz talantīgu jaunu pianistu. Tas ir ļoti grūts darbs kļūt par pianistu. Madonas mūzikas skola laipni piedāvā bez maksas telpas skolotāju tālāk izglītības kursiem, kas ir licencēti Izglītības zinātnes ministrijā. Un, ja būs sekmīga kursu tālākā attīstība, tad, protams, mēs aicināsim arī citus ciemiņus. Bet tas ir saistībā ar Šopēna 200 gadu jubileju, kas ir nākošajā gadā, un tāpēc arī bija tāds tematisks cikls izveidots. Meistarklases, kuras dienas garumā vadīja viesis no Polijas, Arta Arnicāne un Nora Lūse, noslēdza Slavomira Vilka solo koncerts Madonas kultūras namā. Jā, vajag rīkot tādas meistarklases. Vairāk ieklausās viņā un arī cenšas labāk izpildīt to, ko viņš saka. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir svešs cilvēks un nav tik pazīstams tā kā jau skolotāji no mūzikas skolas. Atšķirība ir tā, ka no malas skatās daudz cilvēku un tad mazliet tāds saspringums ir. Bez tam pedagogi papildināja arī teorētiskās zināšanas repertuāru izvēlē, kinētiskajā pieejā klavierspēlē un pianisma atskaņotāja mākslas vēsturē.